par lāčiem 8. sēriju. Bija iecerējis runāt par 2 lietām. Nodemonstrēt lāču aerosolu un par atbildes vēstuli no varam. Par varam vēstuli tad droši vien nākamā reizē vairāk un šoreiz par lāču aerosolu. Esmu iegādājies šādu. Tāds viņš izskatās. Nopērkams ir mednieku veikalos. Jā, un arī militāra ekipējuma veikalos. Un kas galvenais, ko saka, viņu nedrīkst nekur dziļi somā bāzt vai kur. Viņam jābūt ir pie rokas. Nu, ir tādas, vislabākais ir tādas mazas somiņas, stiprināms uz krūtīm. Un tā tad faktiski, jā, vienmēr jābūt pa ķērienam, lai nav kaut kur jāmeklē. Jo var gadīties situācijas, kad vienkārši ļoti maz laika ir. Un tad bojās viņam ir, teiksim, tā drošinātājs, tā kā ierocim. Viņu viegli ar to īkšķi tā kā var dabūt nost. Mēģināšu parādīt. Šādā veidā tātad. Nu, un tad atliek spiest. Tā strūkla veidojās. Kā tā man sanāks parādīt? Nu, viņa... Jā, redziet, beidzās jau. Es viņu agrāk jau mēģinājis. Vienvārds sakot, lai katrā ziņā, ja jūs tādu iegādājaties, ir noteikti, nezinu, jāpērk 2, lai jūs vienu varētu pamēģināt, bet viņš nav tik vērts, tas ir 50–60 eiro. Un jā, es jau šo agrāk biju mēģinājis, lai zinātu, kā pielietot. Un es esmu tādā samērā klajā vietā. Tā strūkla nav 10 metri, viņa labi jau uz 5 metri kaut kur veidojās un pie tam tas aerosols pietiek labi, jā. Nu, nevis labi, jā, bet tie ražotāji saka 6–9 sekundēm. Tas galīgi nav daudz. Un tā tad jārēķinās arī, kad, nu, ja jūs viņu pielietosiet, tur tomēr jācenšas ir visu izdarīt labi, jo otras iespējas nebūs. Un saka, teiksim, ka citi sāka it kā pa 2–3 sekundžu tādām pūtieniem jātaisa, bet es teiksim, cik es redzējis video tajos veiksmīgajos, kur izdodās, nu, tomēr tie, kas aizstāvās, mēģina izveidot tādu tā kā mākoni tajā virzienā, no kura lācis nāk, bet tas lācis jau jāpielaiž diezgan tuvu. Nu, šis, piemēram, nu, viņš 10 metri noteikti nevelk, nezinu. Tie gēla bāzētie būs tāds arī, pamēģināšu arī tādu iegādāties. Latvijā pašlaik neesmu redzējis. Tie it kā pūš tālāk. Bet tur atkal ir tā lieta, kad tā strūkla ir tāda koncentrēta un tur jums ir, kā saka, jābūt spējīgam trāpīt vairāk tam lācim tajā purna rajonā, jo ar šo aerosolu viņš it kā veido dabiski tādu mākoni. Un tad nav it kā svarīgi tas virziens, kur jums uztraukumā noteikti būs grūti kontrolēt. Bet ir tāda lieta ar šo, ko es rādīju. Viņš pie mazākā vējiņa tā strūkla noliecās. Un man pat bija tā, kad es, teiksim, mēģinot viņu izpūtu, un tad tāds
un uzpūta neliels pretvējums, un viņš to mākoņa asti it kā iepūta man pat sejā, un diezgan, jā, diezgan stiprs tā padarīšana, viss ir nācās to skalot acis pēc tam un tā, nu viena acī vairāk tāpīt. Tā kā tā. Bet, nu, katrā ziņā, ja jūs kaut kur daudz staigājat pa mežu vai kur, noteikti tādai lietiņai jābūt ir. Jā, un vismaz kaut kas. Lai nebūtu gluži plikām rokām. Tie arī pēdējās dienās Igaunijā bija gadījums, kā bija kāds, jā, Igaunis uzskrējis lācim savās iecienītajās ogu vietās, bija gājis pēc lācinēm. Un bija stiprs vējš un tāpēc viņš spriež, ka ne lācis viņu, ne viņš lāci nepamanīja laicīgi. Un bija lāču ģimene, lācina ar lācēniem. Un pamanīja tikai tad, kad lācena jau bija pacēlusies uz pakaļkājām. Nu, tad mēģināja lēni atkāpties, negriežot muguru, sanāca, un tad jau pēc tam ātriem soļiem devās prom, bet nu, tur arī varēja redzēt pēc tā video cilvēks, nu, cik viņš atkāpās labi, es nezinu, varbūt tur 10 sekundes pēc video spriežot, un pēc tam jau it kā uzskatīja, kad pietiekoši, bet nē, nu, tur var redzēt, ka cilvēkam vienkārši, es nezinu, nevienam tur noteikti nervu neturētu. Un pie tam tā lācena viņa pēc tam kādu laiku vēl viņam sekoja, un viņš tur aprakstīja tās savas sajūtas, ka, protams, īpaši omulīga nebija, bet nu viss beidzās laimīgi. Bet, nu jā, šeit atkal kārtīgi reizi gribās celt jautājumu par to, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs. 100 gadu dzīvojām bez lāčiem. Bēdu nezinājām, tā vienkārši sakot. Un. Jā, tieši atkal pieminēšu to kaut vai to psiholoģisko komfortu. Kāpēc mums tagad būtu jāiet mežā, jāpiedomā tur kādu dziesmiņu dziedāt vai tikai neaizmirst Dieva dēļ dziedāt. Un tā absurdi. Nevarēju izdomāt nekādas labas piemērs. Nu viens man ienāca prātā, piemēram, vairākus gadus gāju tikai augstā dušā. Nu, visādi tur veselības ieguvumam. Tā, interesanti arī pašam kaut kādu challenge sev uztaisīt. Un tagad iedomājieties, piemēram, es izdomātu, lai visi grib iet augstā dušā, lai vestos siltais ūdens. Kādi argumenti, tas ir ļoti zaļi, ļoti veselīgi. Noteikti tās savas oglekļa kvotas Latviju uzreiz izpildīt, piemēram, jā. Un viss, un es bīdu tur likumdošanā, viss. Ar ko lai dar tie cilvēkam patīk iet siltā ūdenī? Kā viņi justos? Nu, pašlaik tas noteikti tieši tas pats ar lāčiem, jo nu, ne tikai arī ar vilkiem, bet, nu, tas vairāk, teiksim, jūt tie zemnieki, jo tas, nu, teiksim tā, it kā no vilkiem tas drauds tik liels nejūtās, jo viņš tomēr samērojumā izmērā cilvēku. Un tas drauds arī līdz ar to liekas tāds kontrolējamāks, tā tīri psiholoģiski un citādā veidā, bet jā. Cik cilvēki man stāsta arī, kad jebkas, arī kaut kādas tās saprātīgās medību atļaujas jau pašlaik tiek apstrīdētas, kur tiešām nepieciešamība būtu. Un pat tās atbildīgās institūcijas nav spēka vai nav jaudas, nav kompetences cīnīties un faktiski tādā kaut kādā, nezinu, bezpalīdzības stāvoklī pret šo visu zaļo lietu. Nu, tas jau ir sava veida zaļais terorisms, es tā teiktu. Vajadzētu, teiksim, tie, kas nav mierā, vienkārši aktīvāk rīkoties, vai tur jāsniedz kādas pretprasības ir pret šiem apstrīdētājiem, vai es nezinu, vai kaut kāda tiešāka atbildīgo institūciju atbildība jāparedz ir par
radītiem zaudējumiem vai nedod Dievs nelaimes gadījumiem kādiem, kas varētu notikt. Kaut kā tā, jo pašlaik tā situācija ir absurda. Jā. Šai reizei tad laikam tas būtu viss. Par varam vēstuli parunāsim nākamreiz. Jā. Esiet droši un turiet acis vaļā.